Sveiki! Šodien mēs izdarīsim vingrojumus, kas ir vērsti uz cilvēka ķermeņa korsetes daļu. Kas ir vēders, muguras sāni, šīs te mazās te krociņas, lai viņas ne tikai nebūtu, bet lai mēs arī nostiprinātu savu mugurkaulu. Jebkurš šis vingrojums ir ne tikai skaistumam, bet arī veselībai. Sāksim vingrojumu ar nūju, kuru var aizlikt gan aiz pleciem, tikai nekādā gadījumā nelieciet uz kakla un nespiest uz skriemeļiem, bet aiz pleciem. Vēdera lejas daļa ir ievilkt un mazliet pavilkt uz augšu. Viss ķermenis stiepjās griestos aiz pakauša. Izdara ieelpu un uz izelpu pagriezienu. Izelpa, izelpa, izelpa. To pašu var darīt bez nūjas. Izelpa, izelpa, izelpa. Apakšējā daļa pilnīgi nofiksēta. Izelpa, izelpa, izelpa. Nākošo vingrojumu mēs izpildīsim ar riņķi. Riņķi vajag vienkārši griezt ap vidu, pa labi un pa kreisi, uz abām pusēm. Laiks sākot no minūtes līdz cik jūs varat pagriezt, jo ilgāk, jo labāk. Nākošo vingrojumu es esmu paņēmusi līdzi no bērnības. Viņu var darīt ar bumbu, viņu var darīt ar rotaļlietu, ar jebko. Patiesībā viņš ir sēsties vienā otrā pusē bez roku palīdzības, sasprindzinot vēderu. Ja mēs celsim rokas augšā, būs lielāks slodzi. Šis vingrojums ne tikai nostiprina vēdera muskuļu, viņš arī pastiepj uz to pusi, uz kuru mēs sēžamies. Tādā pusē notiek pastiepšana, un ar celšanos uz augšu, kur notiek uz izelpu, ir arī šis spēks. Tātad spēks un stiept vienā vingrinājumā nepārtraukt miksējās. Nākošais vingrinājums nostiprina ne tikai sāna muskuļus, tās kājas pusē, kuru mēs celsim no grīdas, bet arī gurnu, ceļot kāju augšā. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Ja ir ļoti grūti, var celt tikai celi. Nevajadzētu gulēt uz grīdas. Tad šī slodze pazūd tieši no jostas vietas. Augšdaļa nostiprināta, pleci taisni. Nākošais vingrojums. Tupus uz celīšiem, atbalsta punkti, ceļi un pirkstu gali. Mugura taisna, vēders ievilkts uz iekšu un nedaudz pavilkts uz augšu. Ļoti svarīgi turēt taisnu auglu. Un vienkārši ar bumbiņu vai tukšām rokām mēs pēc iespējas uz izelpu, pēc iespējas tālāk paskatāmies un augšā. Strādā visu korseti un muguru. Izelpa, ieelpa. Sākuma stāvoklis sēdus ar taisnām kājām un taisnu muguru. Pleci uz augšu, atpakaļ, uz leju. Vēders nostiprināts. Ja ir problēmas noturēt taisnas kājas, viņas mēs nedaudz ieliecam. Plecs uz leju, elkonis uz augšu. Pagriezienā vairāk nospriegojot bumiju, izdaram ieelpu. Un lēnu izelpu. Ieelpa un lēna izelpa. Kādas 8 līdz 16 reizes izdaram uz vienu pusi, tad mainam uz otru pusi. Noteikti arī pārbaudām savu ķermeni, pirms uzsākam vingrojumu un daram uz otru pusi. Ieelpa, izelpa. Apguļamies uz sāna. Pasakojam, lai elkonis ir zem pleca, plauksta uz grīdas. Otra roka augšējā, aiz galvas, elkonīts atvirzīts nedaudz atpakaļ. Vēders atkal ir nostiprināts. Šo vingrojumu var izdarīt arī 2 grūtības pakāpēs. Pirmā ceļās tikai kāja un mēs liecamies pret kāju. Kopā noteikti izelpa, ieelpa un celt abas kājas. Izelpa, ieelpa. Izelpa, ieelpa.
Nākošais vingrojums. Sākums stāvoklis guļus. Lāpstiņas savirzam kopā un noslēpsim zem sevis. Jostas vieta grīdā. Abas rokas sānis, pirksti jūt grīdu. Kājas virs ķermeņa saliektas, celis virs gurna. Kājas pa labi, pa kreisi līdz grīdai, lai varam noturēt pretējo plecu pie grīdas. Šis vingrojuma komplekss patiesībā ir pilnīgi nevainojams, bet viņam ir tikai viens bet. Ja viens bet, tā ļoti milzīgs, viņš ir jādara. Un, ja jūs to darīsiet regulāri, katru vingrojumu no 8 līdz 16 reizēm, rezultāts būs pilnīgi drošs un jūs pārsteigs.